Parunāsim par cenas, par chiptuning cenām. Kāpēc atšķiras cenas? Pie viena servisa ir 70 eiro, 30, 50 eiro, piemēram, atprogrammēt ekoloģiju. Pie mums, piemēram, 200, 250, 450 vai pat 500 eiro ar mehānisko darbu. Kur tā cena rodas? Kāpēc tik lielas starpības? Man bieži uzdod to jautājumu. Tad lūk, tagad mēģināšu es tev paskaidrot vien iespējams ātrāk. Tas savādāk var ievilkties ļoti garš tas video, bet pamēģināšu paskaidrot tev ātri, neievilktos tajā visa sistēmā. Primārais, un vēl kāpēc tu neiziesi tehniskas apskates, piemēram, var gadīties tā, ka pēc kādā tā laika, kas programmē lēti, var gadīties tā, ka var neiziet tehniskas apskates nākotnē. Tāpat, kā piemēram bija ar DPF-om, visi zāgiem ārā, un pēkšņi no 13. gada mašinām tagad tehniskas apskates nav, jo cietas daļiņas sāka pārbaudīt tāpat, kā Vācija, Holandija vai citās valstis. Pie mums šetau ir un tagad pārbauda. Tad lūk, nenovirz no virzienē situācija, tūlīt es pamēģināšu visu paskaidrot. Tad tā cena atšķiras, Sāksim ar to, ka cenas ir par iekartam. Šitie ir mums KES 3 iekartas. Autotuneris, flexis, legāla un nelegāla iekarta. Piemēram, līdzīgas iekartas tādu kā KES 2 vai Ketagu vai Defoxu vai PCM Flasheri, vēl kaut kādu tur ir. Tu vari nopirkt no Ķīnas krakotu. Un līdz ar to viņš maksā 100 eiro, plus minus 150, 200. Salīdzināt, piemēram, šitais, ja ir masteris. Runāsim Slaves. Slaves maksā, ka vieglas mašinas varētu nočipot, OBD bench būt pilnvērtīgi strādāt 3000 eiro plus PVN. Masteris viena iekarta, ko mēs izmantojam masteris, viņš maksā 5000 plus PVN, ap 6000 kaut kur tā. Tā starpība ir, Un tagad jūs sāksiet domāt, ka, tulītas uz to, ka iekarta maksā dārgi, jums tur vajag cenas celt. Protams, cenas ir jācel, tāpēc, ka tas ir kvalitatīvs rīks, ar ko var kvalitatīvi nolasīt, pārrakstīt, sakārtot kontroles summa. Un līdz ar to uzreiz tā cenas starpība jau mainas, jo šeit ir kvalitāte. Pārēsim pie failu izstrādes. Tad ir kompānijas, kas, piemēram, nopirk to tavu skanerīti pa 100 eiro, arī nopirk krakotu programmu no interneta, kura tur var maksāt, vai varbūt pat vispār bezmaksas. Iemet iekšā to failu, piemēram, atbrauca BMW, vai Audi, labi, nav starpības, Mercedes kāds. Iemet iekšā failu vai Volvo, uzspied pogu nodzēs DPF-gēru un pie tā DPF-gēra visas tavu kļūdas arī izmet ārā. Tad tu saproti, tai iekartai, kur tur ir krakota, nolausta, nekādu atjauninājumu nav, uzlabojumu nav, ko saka to bugu, neviens tur tavu nelabo. Vienkārši kā tu nopirkai tajā brīdī un viss iet. A legālās iekartas, kur maksā tādi kā Vinols, protams, tas ir tik kalibrēšanas, tas nav automāts tāds kā Swiftex un pārējie iekarti, piemēram, Swiftex, pilns paks maksā 7000 eiro. Tas ir vienreizējais maksā, plus ikgadēja viņa uzturēšana. Tā uzturēšana kaut kur 1200 eiro. Un tas ir bez PVN vēl. Labi, esi PVN maksātais, tad ir ok. Tad, lūk, tā starpība ir, vai tu nopirki krakotu skaneri pa 100 eiro un bezmaksas programmu, vai tu nopirki skaneri pa 5000 eiro un vēl 7000 eiro programma, un tu visu to dari. Un vēl trešā lieta ir zināšanas, piemēram. Tu vari izmantot jebkādu automātisko programmu, kas var automātiski to izdzēst, kļūdu kādu. Būsim godīgi. Visi čipotai izmantotas automātiskas programmas, bet labas, pārbaudītas, bet tad pirms rakstot iekšā mašinai failu, tav ir jāpārbauda, jāzina, ko tā programma izdarīja vai pareizi izdarīja. Jo tie kalibrētāji, kas izgatavo tās programmas, viņi izstrādā tieši priekš to dzinēja vadības bloku, piemēram, EDC 16C406, un viņš pēc tā šablona iet, bet dažreiz ir software numuri mainas, viņš tur bišķiņ pa labi, bišķiņ pa kreisi daži biti, līdz ar to tā programma arī pastaigā. Un jau rodas nepilnības. Tad pirms rakstot iekšā failu, obligāti jāpārbauda vizuāli 2D formātā, ko es vienmēr to daru, un pēc tam droši vari rakstīt iekšā mašinai failu, izsniegt certifikātu, un tu patiešām zini, ka tur viss būs ok ar to mašinu. Bet tie, kas nopirk, piemēram, pa 100 eiro skaneri, bezmaksas programmu, viņi točna nezin, kas tur ir, ko tā programma izdarīja. Ir DPF, slēdzes ir izslēgts, tā kā poga izslēdzas, zini, elektrības skapi.
Un viss ierakstīja iekšā un ar Dievu tai mašinai. Nu, un pēc tam sākas, tur tā mašina aizbrauc uz vienu servizu, otru, trešu, kļūdu nevar atrast. Kaut kāda serviza aizbrauc, sāk aizdomās, varbūt pārbaudām failu. Nu, kaut kas nav tā, atsūt failu. Varat paskatīties, mums iepriekš ļoti daudz video ir taisītu, un es vairs tādu netaisu. Varbūt kādreiz vēl uztaisīšu jaunu. Nu, visas kļūdas nodzēšu nost. Piemēram, kamšās vai kramšās apgriezienu sensorius jau nogļuko, mašina brauc, noraustas, noslēpst, kļūdu nav, sūkņus, mainis, prauslas, pārbaudi, bļēvens, nu kāpēc neiet? Ok, paskaties programmā, tur visas kļūdas tabulas nodzēs, ņemot nost ekoloģiju. Tur ganību dambi var pateikt vēl arī pazīstamiem, kas skatās. Tas ir ļoti daudz saskaries ar to, ko mēs bijām iepriekš visu sakārtojuši. Nu kā tā, sarakst atpakaļ oriģinālu, pareizi atkodēji, uzradas kļūdas, saremontēji, viss easy peasy izskatās, bet pirms tam tu izgāji garu ceļu. Vat tas jau rodas cena. Nākošais, kāpēc tu vari vēl neiziet tehniskās apskates nākotnē, jo redzi, kā minēju par tiem DPF-em, sāk pārbaudīt, bet ir tāda funkcija CVN. Kas tas ir? Kas tas ir CVN? Tas ir tāds kā, piemēram, pirksta nospiedums, ne? Nu, vot, tu atblokēji telefonu. Nu, pielieki, tu tavu atblokējies. Tavu kompis ir, kompis. Tikai ar tavu vienu pirkstu tu vari atblokēt. Vai nu telefonu, vai nu datoru, vai ko. Tas ir un mašinai arī ir tāda līdzīga opcija, kā CVN, tāds kods, kā parolē nevar teikt, vai kods, kontroles summa, ko tehniskajā apskates jau Vācija, Nīderlandē un, laikam, Šveicārē, vēl tur citas valstis to pārbauda. Tad iebrauc iekšā tehniskā apskate, viņi pieslēdz savu robodēta speciālu iekartu, un tā iekarta salīdzināja ar oficiālo dīleri programmu, atjauninājums bija, nebija tāds, kā tas ir oficiālās programmas. Un, piemēram, ja tu izmaini mašinai programmu, izslēdzi DPF-u, EGR-u, ADBLU, paceli jaudu, start, stop, da jau ko tu izdari, un ja nav saskaitīta CVN to saucamā pareizā, tas kods nav reģenerēts kods, tā kā vajadzētu būt, jo pārakstot programmu viņš izmainās. Tad Vācija, piemēram, to redz, un tur viskas palika bez tehniskas apskates. Nu, ceramies, ka pie mums šeit vēl tā nebūs, bet, nu, kā jūs saprotat un redzat, iepriekš visi domāja, ka DPF-u nepārbaudīs, bet tā diena ir pienākuši. Vot, tā kā ar šitādam iekartam, ar legālam iekartam un citam iekartam, kas maksā diezgan daudz naudas, to var izdarīt un sakārtot to kontroles summu saucamā pareizo. Bez kontroles summas neviena mašina nevar iedarbināties. Ja tu veici kaut kādas izmaiņas, mašinai mainās, protams, kontroles summa, iekarta automātiski visas iekartas kautuntas, krakotas iekartas viņa saskaita, mašina brauc, iedarbināsies, ja tos kontroles summas nebūs, viņa nevarēs vispār iedarbināt tajā brīdi. Bet vot, lieta ir tāda par to CVN-u, tu vari sakārtot, var teikt, ar legālām iekartām, vai pat dažreiz failu var iecelt iekšā citos tur portālos, esmu redzējis, un tā CVN-u arī var sakārtot, pārakstīt tādas kā programmas arī, nu, automātiskas programmas jau arī sāk kārtot to CVN-u, jau iet uz priekšu, jo, kā minēju, citas valstis bez tā tehniskas nekā, kā saka, mašina atkal stāv klienti, vai tu brauc pie dīleri, vai kā viņi tur to risina, nav skaidrs. Tā kā uzmanīgi par iekartam, par izvēlēm, es jūs saprotu, ja kāds tas servis nopērk to krakotu klonu un gada izdara vienas, divas mašinas, nu, protams, tas neapmaksāsies viņam. Nu, kur? Nu, bez šansiem, būsim godīgi. Bet tie cilvēki, kas izdara kādas 30 mašinas, 20 mašinas gada, nu, tie točno var nopirkt normālu iekartu, bet, nu, arī, zini, ja skaita kapeika pie kapeikas, tas līdz ar to un rodas. Cilvēks tad nezin, ar kādu iekartu jums nolasa un ieraksta to failu. Bet līdz ar to tā visa cena rodas. Ir bijuši pa 30 eiro failu, taisie, atved mašinā ar evakuatoriem, bloku ved pēc tam visu kārtoju, vai pa 70 eiro. Un arī tāpat gadas, ka pēc tam zvana pēc kādā tā laika, man ir bijuši tāda saraksties, mēs sarakstamies, un pēc gada vai diviem viņš man raksta, klausies, ir problēmas un tā, un, nu, saku, kas tur bija, nu, tas nestrādā, tā neiet, bet es saku, mēs tur rakstījām, ka tavu vajag atbraukt pie manis atčipot. Bet es tur aizbraucu citu vietu pa 70 eiro sakārtoju, nu, tad saku, brauc atpakaļ. Nu, nē, tur vairs neiet cauri un viss. Nu, tad brauc šurpu, maksā 2 reizes. Tad. Ir tādu gadījumu bijuši. Tagad lūk, īsi par to, par iekartam, par cenām un jauku jums vakaru. Čau!